Mēs satikāmies tādā laikā, kad, man liekas, nav tā aktīvā dzīve, kad pašā visi satiekās un foršāk ir tad, kad ir vasara, bet mēs, man liekas, satikāmies tādā laikā, kad tāpatās cilvēki visu laiku ir mājās, vairāk mājās, bet tā kā mēs esam abi aktīvisti ziemas auto izpriecu jomā. Ziemas prieku baudīšanā. Jā. Tā teikt. Tad man liekas, ka tas ir tas, kas tā kā apvieno divus cilvēkus. Un, nezinu, mēs tādā mazā pilsētā dzīvojam, kad liekas, ka tu visus cilvēkus jau zini, bet tad es satieku Ričardu un man ir tāds nice. Sveiki. Nice. Ka tajā reizē, jā, ka it kā zinām, ka viens par otru eksistenci, jā. Bet aci pret aci runājuši neesam pazīstami, neesam kaut vai dzīvojam Skrīveros jau diezgan ilgu laiku kopā. Nu, vienā miestiņā. Viņš priekš sava vecumā ir daudz lietas izdarījis, man šķiet. Un daudz lietas viņš arī grib sasniegt, viņš zina savus mērķus, viņš ir mērķtiecīgs. Un es zinu, ka vienmēr arī tas, ko viņš saka, ka viņš realizēs. Maijas atbildības sajūta par to, ko viņa ir. Ja reiz ir kaut ko uzsākusi, tad tas ir jāpabeidz. Un tā viņas apņēmība. Jā. Dažreiz viņš ir tāds tā kā finansists, kas vairāk domā par to, ka tā kā šeit vairāk var iztērēt, te mazāk var iztērēt. Viņš bieži izvēlās darīt pats, nevis maksāt meistariem, kas man ļoti patīk, jo tad, man liekas, tai lietai uzreiz ir cita vērtība. Man liekas, ka Ričards vienmēr domā par to, kas notiks rītdien, un tas, man liekas, dod tādu drošības sajūtu, ka tev ir droša vieta, kur palikt. Kad tu zini, ka ar tevi rītā vēl joprojām viss būs labi un ka vienmēr būs cilvēks, kurš tevi sagaidīs mājās, neatkarīgi no tā, kāds atnāks vai dusmīgs, vai priecīgs, vai slapjām biksēm, vai netīrām drēbēm. Vienmēr būs mājās, kas gaida. Par kāzām es zināju, ka šis ir tas cilvēks, ko es noteikti apprecēšu, nezināju, kad. Tas tā kā vairāk viņa lauciņš, kad tas notiktu. Bet es zināju, ka tas ir cilvēks, ar ko es tiešām varētu līdz vecumdienām mēs viens otru tur varētu dzenāt pa māju un es viņam likt nolikt vietas tur, kur tās ir stāvējušas. Kādu laiku jau prasīja par to bildināšanu, par bildināšanu. Tas tā kā jā, tā kā nē. Brauksim roadtripā, un tad es domāju, kā tad vēl, ja ne tagad. Un tad tā arī tās idejas ienāca prātā, un tā arī tas viss notika vienā skaistā rītā Slovākijas kalnu pakājē. Jā, un ko es tajā brīdī darīju? Un Maija ēda gurķi tajā brīdī brokastu. Mēs vispār nebijām gulējuši tajā dienā, mēs abi divi pēc darbiem izbraucām uz tur pa vidam, kaut kur 2 stundas pagulējām, tādi aizpampuši vispār nekādi. Tas ideālais vakars droši vien ir kāds filmu vakars, klusi, mierīgi. Tad, kad bērniņš jau ir nolaists gulēt ar uzkodām, atrodam vienmēr, protams, ar mazām dostarpībām, bet atrodam kādu labu filmu un tāds ir manā uzturēts ideālais vakars. Jā, man šķiet, ka vienmēr ir tā skriešana, vienmēr mums dzīvē ir tie darbi arī tādi. Ka tu visu laiku skrien, un man liekas, ka tā liekas jau nekas tāds īpaši nav, ka tā, kas tas tur ir filmas ar uzkodām. Bet man liekas, ka tas mirklis, kad tu esi viens otram blakus saskaujies un dalot pēdējo gurķi, tas man liekas ir tāds labāks nekā kaut kas cits.